25. maijā Daugavpils novads aicina apmeklēt gleznējumos Daugavas lokus Naujenes pagastā, kur notiks starptautiskais tautas mākslas festivāls Augšdaugava 2014. Ir pagājuši 20 gadi, kopš Augšdaugavas krastos tiek svinētas Daugavas dienas. Šis pasākums, ko 1994. gada 14. maijā rīkoja Latvijas kultūras fonds un Daugavpils rajona padome kopā ar Daugavpils universitāti, atbalsojas arī šī gada festivālā. Šī tradīcija patiešām ļoti sirsnīgi iedzīvoja šajā krāšņā dabas un kultūras vidē, jo tajā laikā tika, no jauna atklāts Mārkavas pilskalns, izveidota taka, uzstādīta piemiņas zīme, to veica mākslinieks Vilnis Titāns, un pamazām šī tā saucamā kultūras un dabas infrastruktūra attīstījās, veidojās, kļuva pieejamāka apmeklētājiem, un jau vairāk kā 10 gadus šis notikums ir zem festivāla zīmes, jo tā patiešām ir skaista un ar kultūras, sporta, dabas popularizēšanas pasākumiem bagāta diena. Dalībnieki un viesi tiek laipni aicināti sagaidīt vasaru gleznainajos Daugavas krastos un gūt prieku aktivitātēs, kam cauri vīsies rakstu un zīmju dažādība. Visi interesanti tiek aicināti iesaistīties lielā Augšdaugavas musturdeķa darināšanā, vedot līdzi adītu vai tamborētu fragmentu, kā arī visas dienas garumā meklēt un izzināt dažādas senatnes un mūsdienu zīmes un rakstus. Festivāls Augšdaugava šogad notiek ar Daugavpils novada domes un Eiropas Savienības programmas Eiropa pilsoņiem projekta atbalstu. Līdzās pašmāju dejotājiem un dziedātājiem festivālā piedalīsies arī viesi no Itālijas, Maltas un Lietuvas. Esat visi laipni aicināti svētdien 25. maijā uz Starptautisko tautas mākslas festivālu Augšdaugavu, kurš jau no 10:00 piedāvā savas kultūras un sporta norises. Tātad 10:00 Spruktu baznīcā būs dievkalpojums, 12:00 festivāla atklāšana, 1:00 dienas koncerts. Visā teritorijā būs dažādas mākslas, sporta aktivitātes, ūdens turisms, varēs pabraukt ar laivām. Arī pie Slutišķa mājas būs folkloras kopu koncerts, varēs apmeklēt Mārkavas pilskalnu, un mūsu pasākums noslēgsies 17:00 ar tā saucamo lielo koncertu, kurā patiešām mēs varēsim redzēt visus gan projekta dalībniekus, gan mūsu novada un kaimiņu novada tautas mākslas kolektīvus. Uz tikšanos 25. maijā Naujenes pagasta Slutišķu ciemā. Vairāk informācijas www.aušdaugava.lv.